Jo, visiem es atkal Kirta tas viens. Karāča. Pirms filmēšu video, gribu vienu lietu jūs pabrīdināt. Streams būs 16. datumā, 16. decembrī, tas tā nāk pirmdien. Es bišķi pauzīti paņemšu, atpūsties, viss tās nervus, emocijas, lai to minētu. Un ir tāds noteikums, kad es streamošu 16. decembrī, es redzēšu mani, kad skaitu apsaukā, vai mazāķītu, vai Aivriks, jebkuru cilvēku. Es uzreiz ne taimautā, uzreiz banošu. Es rēžēšu, kurš sāk apsaukāties. Ja jūs kaut kādu tur jokojat, kaut kā, es nespratīšu jūs jokojat. Vienkārši uzreiz paprītināt un viss. Tā kā jā. Es moderātoru kaut kādu hūņas taisīju, vai arī apsaukās. Moderators automātiski nosts. Tā kā jā. Ceru visi mani sapratāt. Karaču, man dodam taisi rākt video uz Aivriks dziesmu. Ceru jums patiks. Tā kā jā. Uzspiešu laicīts. Un beigā kaut ko svarīgu pateikšu. Tagad, let's go! Let me down. Es savai mammai vienmēr biju pateicīgs. Tas, ko viņa darīja manā dzīvē, bija brīnišķīgi. Es nekad nevarētu viņai pateikt nē. Pat ja laika nav, es tāpat atrastu laiku. Tieši tā, pareizi saki. Daudzi pazūd, daudzi atnāk, daži bija draugi, daži vairs nav. Uz mani vajag ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc šo dziesmu veltu manai mammai. Es pateikšu, sākums labs, dziesmu arī. Tīri neko. Daudzi pazūd, daudzi atnāk, daži bija draugi, daži vairs nav. Uz mani vajag ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc šo dziesmu veltu manai mammai. Man bija daudz nevajadzīgas domas, es pierādīšu mammai, ko es īsti tagad protu. Galvenais ir... Ko varu pateikt? Dziesma man patīk, montāža arī laba, un beigās kaut ko pateikšu svarīgu. Tas vajag pateikties par to, ka tagad man ir darbs, man ir nauda, man ir skola. Gāju skolā, man negāja labi, bija mājas darba daudz un negulēts nakts. Bija noguruma daudz, man nevarēja glābt, bet es atceros to laiku, jo mamma bija klāt. Kad nogulēju zvanu, mani modināja mamma. No rīta viņa gatavoja, ko pavadīt smaidā. Atradusi man tik ļoti daudz sava laika, iemācīja pilnīgi visu, ko vajag. Daudzi pazūd, daudzi atnāk, daži bija draugi, daži vairs nav. Uz mani vajag ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc šo dziesmu veltu manai mammai. Daudzi pazūd, daudzi atnāk, daži bija draugi, daži vairs nav. Uz mani vajag ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc šo dziesmu veltu manai mammai. Mani mājās vienmēr gaida. Nē, dziesma tiešām labi. Nopietni. Pēc tam beigā pateikšu kaut ko svarīgu un atzīmi, kāda būs šitai dziesmai. No skolas gan pēc darba gaida brokastis uz galda, un es nepalieku jaunāks, kāda nākotne mani gaida, ko es darītu bez savas. Zini, kas tev gaida? Tas bija uz joks, būs nekas. Kanibāli tev gaida. Tas būs no pirmā daļas autolasta. Mammas, es nezinu, bet šito dziesmu es viņai veltīju. Daudzi pazūd, daudzi atnāk, daži bija draugi, daži vairs nav. Uz mani vajag ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc šo dziesmu veltu manai mammai. Daudzi pazūd, daudzi atnāk, daži bija draugi, daži vairs nav. Uz mani vajag ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc
šo dziesmu veltu manai mammai. Respekt. O, tā, man patīk. Karoči, cilvēcim. Es laikam šito dziesmu nolādēšu uz kompi, gan uz telefona. Karoči, cilvēki. Kam patīk šit rakt uz šito dziesmu, uz kanāla Alviks, droši piestakojam. Tā es kaut ko jums parādīšu inčīgu. Kaut ko inčīgu parādīšu, ja? 299 subi. Mēģinam viņam dabūt tos 300 subiņus. To dabūju to sulīgos 300 subiņus. No tā. Es gribu, lai es laukus kaut kādu kanālu uztaisu rākt. Raksta vien komentārjā. Un varbūt taisīšu rākt citu kanālu. Tā kā jāatslēdz. Ja gribat jūs kaut kādu tur labus momentu, nu, kaut kādu gameplay, no horror spēles, varbūt no citām spēlēm, rakstiet droši komentu. Tā, jā. Aizmirst uzspied man logu, abonēt kanālu, uzspied zvanījumu, nepārus jauns video. Mēģināšu tagad biežāk filmēt video. Un pēdējais noslēgums jautājums tāds. Kurš gribētu Ziemassvētku intro manā kanālā? Raksta komentārā. Kurš gribētu Ziemassvētku intro? Raksta droši komentārā. Daudz cilvēki gribēs intro. Es gribētu Ziemassvētku intro. Rakstiet čatiņā plusiņu. Paskatīšu, cik jūs daudz esat. Kurš grib Ziemassvētku intro. Tā kā jā. Ja jums prieki ir tas viens. Tiekamies nākošajā video. Un visiem peace.